Ko mēs visvairāk meklējam vasaras saulgriežu laikā? Protams, ka tīru, labu sakoptu vidi un arī ūdeņus. Tā šobrīd Garkalnes pusē norisinās vērienīgi vidas uzlabošanas darbi, kur pirmsākumu meklējam 2009. gadā. Jau ilgstoši abi Baltezeri tiek piesārņoti, jo vecās attīrīšanas stacijas ir morāli un fiziski nolietojušās, ezeri pamazām aizaug. Pateicoties Kohēzijas fonda līdzfinansējumam vairāk 8 miljonu eiro apjomā, tiek realizēts vērienīgs projekts, kurš ievērojami uzlabos situāciju nevien Garkalnes un Ādažu apkaimē, bet ietekmēs daudz plašāku reģionu līdz pat Rīgai. Abiem Baltezeriem apkārt tiek vilkta kanalizācija, kur, teiksim, tiek pievienotas privātu mājas un arī rūpniecības objektu, viesnīcas un vispārējais. Un šodien ir tā situācija, kad viena no tām saucamajām vecajām attīrīšanas ietaisēm, kas atrodas Priedkalnē, tiek slēgta. Un, teiksim, pašlaik projekts ir pusē. Es domāju, ka šīs attīrīšanas ietaisas slēgšana, teiksim, jebkurā gadījumā dod daudz videi ar to, ka vairāk kaut vai attīrītie notekūdeņi netek Baltezerā, un arī, kā jau parasti attīrīšanas ietaisas, viņas izslat nepatīkam smaku. Un šī attīrīšanas ietaisa burtiski mēnešu laikā tiks nojaukta, jo šeit jau projekts ir realizēts. Sijā Garkalnes ūdens valdes priekšsādātājs Gundars Krievs teica, ka veco iekārtu apturēšana un slēgšana liecina, ka viens liels projektu posms ir pabeigts, un tas nozīmē, ka tagad viss būs krietni savādāk, nekā bija līdz šim. Man vecākiem ir māja Baltezera viņā krastā, un es to ezeru atceros, kāds viņš bija pirms gadiem. 45 es tā varu atcerēties apmēram, un kāds ir tagad, un tās atšķirības ir ievērojams. Ezers aizaug un faktiski iet bojā. Mums arī pašvaldībās ir viesojušies zinātnieki, kas ziņoja par to stāvokļu, un nekur jau nekas dabā nepazūd. Un viss tā ir savienot sistēma, un ezeram ir tā, ka tur nav caurtekošu ūdeņa, un viņi faktiski viss nogulsinājas ezera dibenā. Un tāpēc jau arī tas rezultāts, efekts nebūs momentāls, bet tas būs faktiski tā kaitniecība būs apturēta. Protams, pēc tam vēl varēs domāt, ko darīt ar to dūņu daudzumu, kas ir radies, un ar aizaugumiem, bet pa priekšu ir jāpārstāj piesārņot ezeru, lai pēc tam varētu domāt tālāk. Jo šodien šīs tiek slēgts pirmās attīrīšanas iekārtas, bet projekts, ka būs pilnībā realizēts, vēl būs virkne attīrīšanas iekārtas, kuras, es domāju, tiks slēgts. Tā skaitā arī tās, kas atrodas pie mazā Baltzeras sūkņu stacijas, kur faktiski arī šie notekūdeņi nonāk atkal Baltezerā, ļoti tuvu vietai, no kuras Rīgas ūdens ņem ūdeni priekš Rīgas. Ja mēs tā iedziļināmies tādā lietā, tad tur tā diezgan jocīgi tas ir, kā tas patreiz notiek. Un tad realizējot šo projektu cilvēkiem un uzņēmējiem, kam pieder šeit īpašumu, kas rada notekūdeņus, tiks dot iespēju pieslēgties, kas viņiem arī būs, es domāju, ekonomiski daudz izdevīgāk nekā pasūtīt kaut kādas mucas vai lietot pašiem savus kaut kādas lokālās attīrīšanas iekārtas. Notekūdeņi tagad tiks pārsūknēti uz Rīgu, uz Daugavgrības attīrīšanas iekārtām, kur notiks to attīrīšanas process. Savukārt projekta beigu fāze jāpabeidz nākošā gada izskaņā. Mēs izbūvējam centralizēto kanalizācijas tīklu, vairāk 10 sūkņu staciju, un dodam iespēju cilvēkiem pieslēgties pie katra. Teiksim, jums ir privāta māja vai pie jūsu sēdes tik pievienotas pieslēguma vieta, kur jūs varat pieslēgties ar savu kanalizācijas notekūdeņiem. Apsaimniekošana 5 gadus pēc nosacījumiem paliek Sijā Garkalnes ūdens uzdevums. Mums tas ir jādara. Pēc 5 gadiem to skatīsies, kā lems mūsu uzņēmumu abi dalībnieki, dibinātāji, Ādažu un Garkalnes pašvaldības. Es ļoti ceru, ka ieguvēji faktiski būs ik viens abu novadu iedzīvotājs. Ieguvēji būs Rīga un visu Latviju kopumā, tāpēc, ka viss jau tas nonāk gala rezultātā kaut kur Baltijas jūrā, un tas ir kopēja ekosistēma. Bet kā tiks izmantota zeme, kur atrodas vecās attīrīšanas iekārtas, kas vairs nedarbojas? Šo te objektu, šo te zemi, kas pieder pašvaldībai, var izmantot kaut vai bērndārza celtniecībai, ja ir tāda vēlēšana. Bet to jau lemj parasti izpildvaru un deputāti. Kā nolemsim, tā būs. Pēc Līgo svētkiem darbi šajā projektā noteikti turpināsies, bet mēs jums novēlam priecīgas, gaišas un visnotaļ drošas svētku dienas.